parola che non è che se poteva fare Sākumā valsts himna. Yeah.
pasaulē vairāk kā 3000 tautību, bet valsts ir tikai apmēram 200 tautību. Tātad mēs esam Dieva izdevumi. Salīdzinoši nelielai tautai, savu teritoriju, savas tiesības, savu varēšanu darīt un vadīt. Un šajā mūsu valsts kustībā ļoti nozīmīgi bieži mūsu sporta veterāni, kas jau daudzus gadus pārvalda savu etālu saimi, organizē sacensības. Šogad mēs apbalvosim jau 53. reizi uzvarētājas komandas cīņā, un gadu laikā apmēram 2000 mūsu sporta veterāni saņēma medaļas par uzvarām dažādos sporta veidos, dažādās disciplinās, dažādās Latvijas vietās. Tas ir liels spēks un liecina, ka mēs esam ļoti varoši. Mūsu veterānu sacensībās šobrīd jau startē sākot no 30 līdz 90 gadiem. Mums reāli 99 dalībnieki, kas parāda, ka viņi ne tikai dzīvo, bet viņi var kustās. Un ar to mēs rādām vienmēr visai Latvijas sabiedrībai, ja kusties, tu esi vesels un tu vari. Tādēļ mēs savukārt kārtavīgi aicinām. Esiet kustīgi, būsiet veseli, un mūsu Latvijai vajag tāds cilvēks. Nav svarīgi, cik tev gadi, svarīgi, kā pārdodies savai valstī. Un ja tu savu valsts cieni un atbalsti un godā, tad tu esi godīgs. Tad ir mums tāds problēmas Latvijā, mums nevis tas patīk, bet tāda dzīve, bet mēs varam to labot tikai ar savu darbu un nevis ar dzīvību. Mums, piemēram, ir ļoti nepatīk, ka pēc 84 gadiem Latvija neizvērta vienotas no medaļas. 84 gadus Latvijas sportisti bija medaļas olimpiādēs, nu vairs nav. Skumīgi. Bet es domāju, ka ir tas labojams. Mums jāskārto valsts sporta sistēma. Vienlaika tā tika grauta, un mēs esam pie rezultātu, ka mums vairs nav tāds spēcīgs valsts pārvaldības, kas uzturētu mūsu sporta kustību tādā līmenī, kā tas būtu valstī vajadzīgs. Bet mēs domājam, ka ko mēs varam sakārtot sacensības visiem skolās, republikā, lai kopumā mums būtu labs sportisti, jo latvieši vienmēr izstāties visās nozarēs ar savu varēšanu un ar savu varēšanu līdz galam. Ja jūs ievērojuši, mēs esam visu latviešu, kur tik kā pasaulē. Latvijas, un vienmēr, ja dara, tad dara līdz galam. Un ja mēs savu vienmēr kustību, dara līdz galam. Mēs esam apsolījuši valsts prezidentam, ka mēs būsim tie, kas rādīsim savu piemēru, ka mēs varam un daram, kamēr mēs esam. Nevis jādara muļķis, bet kamēr mēs esam, to tikmēr mēs daram. Un tad es apsveicu ar pagājušo valsts svētku gada dienu, ar tuvojošiem Ziemassvētkiem, bet galvenais ir to, ka mēs esam stipri, varoši, un mēs to vienmēr darīsim, līdz kamēr pastāvēs mūsu kustība mums pastāvēs. Šodien mēs pārvērējām sporta veterānu saimnes valdi, uzticējās, ka paliks faktiski tā pati valde, tātad mēs esam ieguvuši uzticības mandātu, mēs mēģināsim pataisnot, sagaidot Latvijas valsts 100 gadu. 100 gadu tātad pēc 2 gadiem, tad būs Latvijas valsts 100 gadu sporta svētki ap pasaules latviešu piedalīšanos. Mēs ceram, ka tie būs vērienīgi svētki. Mēs gribam savus tautiešus redzēt atpakaļ šeit Latvijā, vai uz laiku, varbūt kādā iepaliksies, atpieksies, bet lai viņi šajā 100 gadu spēlēs būtu dalībnieki, kā sportisti, kas parādīja, ka viņi var. Un mums tādi ļoti daudz, šeit pat Īrijā, Anglijā, Vācijā, vienā Īrijā ir 30,000 latviešu aizbraukuši. Mēs ceram, ka aizbrauks atpakaļ uz savas valsts 100 gadi un pabūsim mēs visi kopā. Mēs kopā varam būt tikai tad, ja mēs esam stipri. Un mēs tādi esam. Paldies jums un sāksim mūsu svētku svinēšanu. Un pirmkārt, mēs pēc mūsu tradicijas piemēram aizgājies ar klusumu brīdi. Lūdzu, piecēlies. Paldies. Un mūsu vakar turpmāk vadīs mūsu lielais vārdu meistars Gunārs Jākapsons. Lūdzu, Gunārs. Paldies un labvakar. Un mūsu apbalvošanas ceremoniju šoreiz ievadīs apsveikuma priekšnesome, tā varētu teikt, mūsu pašu cilvēku izcilībā. Un vispirms uz skatuves lūdzu dāmu mākslas vingrošanas grupu Marutas operas. Lūdzu. Thank you.
vienīgais veterānu Ainis Alksnes grupā.
šīs svētās sievietes tās ir mūsētas. Un šo līniju grupu vada Aina Alksne, kas atcerieties 60. gados Latvijas vadošā sērija. Šodien sievieti varētu pateikt tik, viņi 85 gadi, un viņš šo grupu trenē vada. Aina Alksne saņem sporta slavas medaļu. Ar 2016. gada 15. novembra lēmumu numur 8 apbalvo ar godzību bronzā Latvijas sporta veterānu senioru savienības valsts locekli, starptautisko sakaru vadītāju Laili Kreiceri par Latvijas sporta veterānu teicamiem rezultātiem pasaules un Eiropas čempionātos, par veiksmīgu sadarbību ar TAFISu.
Savienības valsts aizsardzības fonds apbalvo un godzību bronzā olimpisko čempionu, 4-kārtējo Eiropas čempionu, 2-kārtējo pasaules rekordistu, pasaules labāko šķēpa metēju Jāni Lūsi. Un 2005. gadā nominēts IAF pasaules slavas zālē. Cienījamie dāmas, godātie kungi, Latvijas valsts 3. prezidents Alberts Kmiesis bija teicis, darbs ir gods. Bet visaugstākais gods ir tam darbam, ko mēs darām savas tautas, savas sabiedrības labā. Ir runa par šiem diviem cilvēkiem. Ne, pa Lašpriešiem. Ne, ir runa par jums visiem. Paldies jums un gods kalpot Latvijai. Man mazliet nevajag šis apbalvojums. Šodien skatoties, kā te ejot mūsu priekšā jau sirmām galvām meitenes, un projām visi ļoti veselas un kustās. Tā kā senioru kustība ir iegūst tiešām lielu iespēju jau Latvijā. Gribās novērtēt visiem veterāniem ļoti labu stipru veselību un lai jau turpmāk jūs varat ilgi darboties. Es tikai mācos no Jāna Lūša un Galmanas nākmē. Paldies jums un paldies jums visiem! Pēc Latvijas sporta savienības 2016. gada balvu par godīgu spēli Reālī iegalvotas Latvijas veterānu vieglatlētības asociācijas prezidents, pasaules un Eiropas veterānu čempions Arnīts Vītols par izciliem Latvijas vieglatlētības veterānu rezultātiem pasaules meistarspēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos. Latvijas sporta veterānu savienības balvu 2016. gada labākais sporta veterāns iegalvots vēsturnieks Valdis Celts, daudzkārtais meistarspēles, pasaules un Eiropas čempionātu uzvarētājs un kā rekordists. Balvu Latvijas sporta veterānu savienības viceprezidents, olimpiskais čempions Ivans Klementis. Tiek apbalvoti Latvijas sporta veterānu savienības 53. sporta spēļu cienītākie dalībnieki. Latvijas sporta veterānu savienības 53. sporta spēļu speciāla balvas saņem rīznieks Maikols Poliņš. Aplēķēties dalībnieks Āvis Reimats, Āvis. Apbalvo Latvijas sporta veterānu savienības viceprezidente Inga Rītmane un Mārīte Vilcāne. Ar Latvijas sporta veterānu savienības speciālu balvu iegalvots aktīvais Latvijas politikas un brīvprasītājs, sporta draugs Visvaldis Lācis. 2016. gadā 92 gadamā noskrējis maratonu Londonā Visvaldis Lācis.
Speciālu balvu iegalvos Latvijas sporta veterānu sacensību vecākais dalībnieks, 92-gadīgais svankuma celājs Pauls Īlis. Apbalvo Latvijas sporta veterānu savienības ģenerālsekretāre Rita Jurite. Un speciālu balvu iegalvos mūsu viceprezidente, kurai appaļas dzīves jubilē, tātad iegalvota Indra Brītmane. Tātad viceprezidente sagatavotas, un apbalvošanas ceremonija turpināsies ar foto sekciju. Iegalvotas Latvijas sporta veterānu savienības 53. sporta spēļu kopvērtējumā uzvarētājs pašvaldības. Apbalvotie klasiem patērus skatos, lai pēc apbalvošanas nobalvošanos. Tad absolūtais vērtējums. Pirmā vietā Latvijas sporta veterānu savienības 53. sporta spēļas absolūtajā vērtējumā Rīgas Krusēkai. Otrajā kā Daugavpils Krusēkai. Trešajā vietā Jūrmala. Ceturtajā vietā Austras novads. Piektajā vietā Madonas novads. Un sestajā vietā grupā Līmānu novads. Lūdzu uz skatuvi. Tālāk nākam nogi pilsētu vērtējums. Pirmā vieta Rīgas pilsētai. Otrā vieta Daugavpilī. Trešā vieta Jūrmalas pilsētā. Novērtējums. Pirmā grupā. Pirmā vietā. Valsts novads. Apbalvošanas. Otrā vietā. Aizkrauklis Kokneses apvienotā komanda. Tātad aizkrauklis Kokneses. Un trešajā vietā Tukuma novads. Trešā vietā Latvijas sporta veterānu savienības 23. sporta spēles novērtējumā. Novērtējumā otrā grupa. 7. vietā Daugavpils novads. Otrā vietā Līmānu novads. Brīvs apbalvošanas tajā apbalvošanas.
goda pilnajā trešajā ķēgumā no skata trešajā grupā. Mīļāmies, esat un esat, jo meteorologās ir jums paredzētais diploms. Ja kavēties, tad joprojām vajadzētu jūs uzskatīt. Ja neturpināt, sporta klubu vērtības. Pirmajā vietā Liepājas sporta senioru klubs. Liepājas sporta senioru klubs. Un otrajā vietā klubu konkurencē Rīgas sporta veterāni. Tā uz Rīgas Pagīte trešajā vietā. Apsveicam! Mūsu apbalvošanas ceremonija turpinās. Ja esat visi pulcējušies, tad tradicionālā fotosesija, un pēc tam šo maratonu turpināsim. Apbalvoju ir daudz, un tas ir brīnišķīgi. Tas ir kur esam būt pelnījuši šos skaistos apbalvojumus. Tālāk tiek apbalvotas Latvijas sporta veterānu savienības medaļas tiek pasniegtas. Pirmkārt, sporta slavas. Otrās pakāpes sudraba medaļa. Dotu saņem Vairogāle, Latvijas sporta veterānu sporta spēļu galva tenisa organizatori. Morāvie, pateicamo sporta veterānu sporta spēļu organizāciju Latvijas sporta Atskatīt, pateicamo Latvijas veterānu rekordu stāstīt organizāciju Latvijā. Veltīt to daudzkārtējās starptautiskas sacensību medaļniece vieglu atletikas sacensībās 85. jubilejā. Dzirgus sācījumu ilgadēja Latvijas sporta veterānu savienības revīzijas dienas vadītāju un Ilmāru Zaru valka sporta attīstu 75 gadu lielajā. Lūk, iedrošinātu saņemt vai uzvārdā sporta savas otrās pakāpes medaļas. Tā lūk sapriekto par saņemt medaļu. Ja esat lūgtas, gādājos, ja kavēties, tad būtu daudz labāk. Un turpināt. Latvijas sporta veterānu savienības medaļas sporta slava trešo bronzas pakāpi apbalvotu. Tātad mēs esam vienojušies trešā bronzas pakāpē. Un apbalvotie Bilda Jāceva, Rīgas sporta veterānu kluba aktīvu vadošo organizatori, viņai 60. jubilejā. Nadiežda Karpaskina, 80. jubilejā, regulārākā maratona. Nicola
85 gadu ilgā. Aira Kekre, ilgadējā Latvijas Sporta veterānu savienības ģenerālsekretāre, 85 gadu ilgā. Gerardo Cartuso, ilgadējā Valda tenisa organizātora 70 gadu ilgā. Aldomnieku Palkavnieku, Jēkabpils sporta skolotāju aktīvistu, 85 gadu ilgā. Jā, esam kaut kāds skatumi. Silviju Jankovsku, ilgadēja dāmu basketbola veterānu stafeti, Silviju Jankovsku. Indoru Jaunzemu, Valskas sporta aktīvistu 75 gadu ilgā. Valdo Pēninu, ilgadēja sporta veterānu organizatori, tepat Rīgas pilsētā. Uzlūki veterānu, volejbola organizatori, daudz gadus izcīnīja pasaules volejbola čempionātu medaļām. Ēkas Severs, Paradons Latvijas sporta veterānu savienībai un sporta veterānu organizācija. Dāvs Kalniņš, Valkas novadas sporta veterānu organizators 60 gadu ilgā. Aira Usāne, Libānu novada domas priekšsēdētāja 60 gadu ilgā, Rāpautas sporta gadu organizācijā. Aira Usāne. Joris Papasas, Daugavpils novadas sporta aktīvists, par 8. vietvakarā Vārgumā uztur sporta treneris. Joris Papasas, lūdzu! Un ar goda zīmi tiek apbalvoti tātad aiziet tava goda zīmē. Apbalvoti ieguvuši biatlona veterānu komisijas vadītāju, Latvijas Sporta veterānu savienības valsts aktīvistu, ilgīgo veterānu sportā. Dāstīvi Ķekavas novada sporta veterānu vadītāju, Rāpautas veterānu sportā. Intu Maksānu, Ķekavas novadas Motoru kluba ilgadēja vadītāju. Igāru Ramani, Ķekavas novadas Milās cīņas aktīvistu. Gunāru Pauliju, Gulbens novadas Milās cīņas aktīvistu, viņa ir kādās apais 7.
Valsts Latvijas 75 gadi. Pēteri Aleksašinu, valsts brīvās cīņas aktivistu 70. Tāpat 7. kārtu Jāni Jegorovam, valsts sporta aktivistam, kurš arī ir Avalūza godazīme. Tāpat Avalūza Aldis Zārvis, valsts sporta aktivists 60. gadojā. Edzulams, valsts sporta aktivists. Un Avalūzas, saņems arī Zitas Groģe, valsts sporta aktivists. Māri Kugalis, Līvānu novada galva tenis aktivists. Avalūzas Pēteri Romanovs, Līvānu novada braukšanas aktivistu. Latvijas sporta veterāni. Jā.
Paldies! Ar 2016. gada Latvijas sporta veterināts treniņu sporta veterānu laureātu nozīmē tiek apbalvoti pasaules, Eiropas veterānu čempionātu medaļnieku. Kopumā 161 laureāts. Tātad Virbatēni paveikuši krietni darbiņu. Simboliski, ka šodien klāt ir mūsu izcilākais iekoties, Jānis Lūdzis, brīnišķīgi. Tātad pirmlātmētīgā 11. Eiropas čempionāts stāvpās Itālijā, Eiropas čempionāts Eiropas stāvpās skriešanā, skorošanā Portugālē un pasaules čempionāts Austrālijā. Bagītas valsts Ilona Kojakoviča, bronzas čempionā Austrālijā. Iezavas Novats, Inka Liepā, medaļas Gārtas Sudats, bronza skorošanā Portugālē. Velta Brūce, bronzas medaļa 20 km skorošanā Portugālē un Sudats, 10 km skorošanā komandu cīņā. Lūk, tik aktīvi regulēti atnākuši. Sen neko tādu brīnišķīgi. Tad lūk, atceroties Bagītas novada medaļniekus, laureātus, izcilniekus. Tālāk, Daugavpils novads, Ludmila Jefjodorova Volkova. Vairākas medaļas, Sudats, bronza, visi kamerāti, visākas tāpēc, 100 metriem, 200 metriem, 40 metriem sapratiem. Inā Fjodorova, Sudats izsolīts rekords arī bronzas sapratiem Austrālijā. Inā Fjodorova ir atnākusi Vera Grīnbergē. Tur medaļas, skorošanā komandā Āzijā. Vladimirs Drīdīnsevs, Sudats arī skorošanā. Viņš no mums diemžēl aizgājās, tāpēc pieņemsim viņu ar 9 sekundžu klusu brīdi. Paldies! Tālāk Fulbenes novads. Inese Simā, bronza, 10 km skorošanā Portugālē komandu cīņā. Arī bronza 20 km skorošanā Portugālē. Inese Simā. Nina Vilcina, vairākas medaļas, Sudats, 10 km Sudats, 20 km. Manas Sudats, bronza Sudats, arī skorošanā. Gunārs ir nav. Ir lopā! Skorošanā. Papēdis Portugāls un starptautiskais atklāt. Andris Mācietis, Sudats, arī Portugālē, skorošanā. Arī Samuliņš, bronza, Sudats, vežanās izsācēs. Arī Samuliņš, Gondes, Polodis, mēs joprojām runājam skorošanā, brīnum veikumu visdažādākajās izsācēs. Tas lūk, Fulbenes pusē. Tagad turpinām ar Jēkabpils pilsētu, kur man ir jāatpriekš. Aida Portugālē, bronza, Portugālē, Austrālijā, protams, skorošanā. Aida, protams.
Jā. Un tā pirmās pilsēta, kas ir pie mums? Jelena Titora, bronze, 60 metrus vējā, Eiropas čempionāta telpās Itālijā. Jelena Titora un Elka Bavarē. 40 metrus pasaules čempionāta Austrālijā. Paldies! Turpinām! Lībā novads, Juris Liepēdovs, Tālēcējs, un ir Tālēcējs Eiropas čempions telpās Itālijā. Juris Liepēdovs no Lībā novadā, lūk tā. Tagad atsaucamies uz otro Latvijas pusi, uz Liepājas pilsētu. Ivārs Mapriņš, zelts, 30 km stūrošanā, komandā, Portugālē, un stūroš arī 10 km. Zelts un stūroš, kas varbūt sveicās, un vēl lūdzu savalodas. Brīnišķīgs kāds, Olimpiskai kāds ir vārds. Pēc Solmanis, šodien saucēšanā, jau čempionātā telpās Itālijā. Pēc Solmanis, lūdzu Pēter. Ir kā pirmais, bet nē. Nav vēl. Labi, Maronas novads, tāds ir saulīte. Šodien, un atkal šodien, tā 10 km, tā 20 km stūrošanā, pasaules čempionātā Portugālē. Ir runājot čempionātā Portugālē. Otrais novads. Arī tā Žurgamjovā. Stūrāts, ilgāk Žurgams Portugālē. Stūrošanā 10 km. Jānis Apgālis, Zeltkonov. Arī stūrošanā kopās citā Portugālē Eiropas čempionātā. Un Andres Alksnes. Te ir medaļa pavies, vai Martēns, Austrālijā. Zelts 15 km, zelts 10 km, zelts 20 km, zelts 20 km komandā un sudrabs 10 km komandā. Andres Alksnes. Uzvalka Kronis, Bronislavs Lucens, zelts 30 km stūrojumā, Eiropas čempionātā Portugālē, un turpat arī bronza. Pretinots Kacelīna, bronza un zelts, pasaules čempionātā Austrālijā. Augsveicam 400. Kovskis. Zelts un bronza, Kristoli, Kristīna Augsveicā, Itālijā, Eiropas čempionātā. Jānis Mankovskis. Tas bagāts cilvēks, tiešām. Medaļu kalni. Nevēlti mums vēdā daudz mājās skaitot medaļas, bet sverot nopelnītās medaļas. Tā ir privilēģija. Daudzos Helīna Bajāne, bronza un vēlreiz bronza lūdzu, Eiropas čempionāts Itālijā. Helīna Bajāne. Stūrošana Eiropas čempionāts Portugālē. Latvijas Čempionāts, no? Latvijas Turkunovāts Zaļā Popuzā, bronzas šķērmešanā Itālijā. Marans Breite, zelts, sudrabs, stūrošana, un vēlreiz stūrošana, Portugālē, Austrālijā. Latvijas Čempionātā Raitis Lierme, zelts, bronza, aizstūrošana, Eiropas čempionātā Portugālē.
Vecos pilsētā Ilga Bontika bronza 5 kilometros, Sorošana, Itālijā, tāpās Dace Krakovska, bronzas medaļas Krīčovi, Latvijā, Austrālijā, Līta Ziemane, Surapšēnašanā, Eiropas čempionātā. Valdis Kēl, un te atkal vesela nauda godaugoja. Zelts, bronza, zelts, bronza, un Austrālijā un Itālijā. 5 atmešana, 10 atmešana, skatieties, visos bronzas, zeltais un godaugs. Un, dāmas un kungi, Maskavas Olimpisko spēļu čempions šķēršanā vēsturnieks Dainis Kūlā. Olimpiskos klasnās Surgas augstveikšanā Itālijā, Eiropas čempionātā tālāk. Tālāk basketbols. No Eiropas 9. Maksiju basketbola čempionāta 3 komandas atveda 33 medaļas un Hansu pasaules meistaru spēlē 6 futbolas. Kopā tātad 39 medaļas. Zelta medaļas 70 plus kungiem izcīnīja Jānis Jaunzēns, Ivars Kruniņš, Valdis Leivāns, Pēters Meijā, Lūka Kungi. Mēs esam kopīgi, ja dāma nebūs piekrišanas, protams, nāca droši. Tātad Pēters Meijā, Edvards Miklēns, Dānis Meklēns, Egils Pāns, Čempionāta Lūka, Valdis Mārnis Celber, Vārnis Vēlis, Aleksandrs Virīgo, Jānis Levers un Zakenfelds. Lūk, Atpīzīt 70 plus, kas gan varbūt skaitā, 70 plus. Atkal kā krītas kompromisari, procesiem, pēc tam turpināsim. Apolis kajā parāds mājas jūtas vēl maziet nopietnāk. Tātad sudraba medaļas kungiem 75 plus grupā. Donalds Francis, viņam 79 punktiem. Moris Brīngals, Boris Busters, Juris Kalika, Rians Kalniņš, Sigurds Krūms, vai nevienu nav? No vēlas 75, tāpēc augšā. Tāpēc 75 plus Surmas. Atkal tāpēc bildi. Jūs skatāt mūsi, lai smaidas un pilnāti jau tā rāta. Atnāktu nekļuvā. Un pagāt, citu Latvijā. Vismaz pagaidās, bet tā kā nedēļas olimpiskajās spēlēs ne tikai izcīnīt šoreiz, bet nav ko papildināt, nav uz to cerēt, ka nākamajā olimpiskajām spēlēm. Un tā, protams, skaistumā
ko grupā izcīnīja komanda Baroneses Latvija. Tātad, zaļo vietu, Ilga Ilgaviniece, Ilga Latvija, Emīļa Latvija, Goma Baroneska, Goma Brahma, Ahmena Latvija, Vaļa Ristācija un Pēcma Reidāse. Vispār Goma Vispār Goma Tātad sagatavošanos un joprojām turpināt programmā. Dāmas 75 plus Super parlamentāras senioru spēlēs ASV izcīnījumiem. Gunta Rikmane, Bilda Gudike, Leontīna Amerika, Rainolīta Gudarte, Līta Oskare un Dāna Mekle. Apkārtējā aizvēršanā 32 aizvēršanā izcīnīja 46 medaļas pasaules meklēs aizvērtā rekatē un Eiropas mākslas čempionātā. Tātad, es ceru, ka es nekļūdīšos, bet tā kā esīts. Valdis Meitovičs 13 zelta medaļas. Valdis Meitovičs 13 zelta medaļas. Sandra Kosta 6, Renāte Olīne 5, Rūta Antona 7, Ilga Kaspāra 4, Santa Zivija 4, Velga Daļanska 3, Erika Jaunaulere, Anna Ulzine, Nācija Nepautēties, Iedod apkārējā mazāk kā Nepautēties. Tātad Rita Luka, Rita Maiere, Ņaula Konstantīne, Tatjana Jansone, Ingrida Losa, Ilga Luktošina, Anna Sīne, Juris Rikis, Raivis Svarovs, Andris Bulks, Konstantins Saldērs, Juris Pālo, Reits Polgulse, Adrita Uzlūka, Vairas Altman Reģionāla. Ingūna Krence, Kūda Gils, nav Ingūnas un nekā, nav Līgas. Līga bet to vajag. Gaidīt uz sakarus. Jā. Jāņovēr, Ārts Samols, Vītis Valfreds, Viltis Riednieks, Laila Latvija un Lolita Kaufmane. Un atgādūte būs smuka kristēnā. Tagad vārds ir demokrātiskā sporta veidi, proti galvu tenis. Spēlējiet viņš jau visu galvu tenis, vai spēlējiet joprojām. Tad ir rezultāti kā bet nav spēlējumi. Tātad, kad pildi būs gatava, tad mēs arī turpināsim. Mazie pārsīm, minūtes 10. Cauri šitā saraksts. Tad vēl tenis, kā jau teiksim, Austrijas Niecei, Ina Johansone, Albona Kronika, Veda, Gurtaļute un Sāpnis Sasījums. Ir konsultāla tenisas ievēršana nav. Mums šodien papildinājums izrādās sarakstā Latvijas
55 plus. Kā sātiet to, sātiet šurp, jo mēs ar rītu, jūs neesat jau šeit. Silvija Rosa, Tīdra Lūda, Aina Lauda, Iveta Beķe, un vēl daudz citas. Es atvērdēju, ka citas pārējās. Kurš ir laimīgs, kurš nelaimīgs, vai citvieta pēc apbalvas pelnījuši, mēs no sirds sveicam par šiem pelnījumiem apbalvojumiem. Pasaules veterānu čempionāta tenisā bronzas medaļas ieguvēja Lidija Kalniņa. Esat šeit, lūdzu skatuvi. Redīgi, nav. No, pasaules veterānu čempionātā šādā komandā. Trešo vietas ir Rīgas komanda, bet tur apbalvojumi jau ir saņemti. Roberts Eiropas čempionāts. Pirmā vieta 55 posgrupā. Gondega, Livāni, Vairis, Pēcinieks, piedodiet, ir vārdas neizprasīs runās, un trešā vieta Alivera Abore un Imanta Šakteni. Ja esat lūdzu, aicinām jūs uz skatuvi. Pēc patīkamu un rītējušošu. Un apbalvu skaits jau krietni viens sācis, bet nesūkti cik vienā. Tālēšanās nots. Pasaules čempionāts, klasiskā visā, otrā vieta Alivera Abore. Otrā vieta. Otrā vieta simtolēšanās, pasaules čempionāts. Čempionu Ļubovā Pavļukovā Navlāpils un trešā vietā Viktors Nešķoks un Nīdijas Andrejs. Organizēšanās. Uzskaidrs. Tagad kaut kas vēl nopietnāks. Brīvā cīņa pasaules čempionāts. Vai šī cīņā mums ir tā vietas, par to liecināja Rio Olimpiskās spēles un šis un tas, bet veterāturas. Otrā vietā Patnēs Golbers Navlāpils, trešajā Igors Laksters Pauns, tādi Aleksejs Kosrēs no Pauns, Golbers, Zīstovē, veterāti, Izstovē. Un vēl mācīties arī pacīnīsies, būtī Grieķu kroķis cīņa, pasaules čempionāts, otrā vietā Andrejam Grozovam no Daugavpils un Hermijam Taukus no Rezeknes. Grieķu cīņa, lūgi. Tas tāds interesants īstots sajūts. Smaidošana pasaules čempionāts. Ilze Lubaka, Kris Zelta, viena sudraba, un vienā bronzas godamā. Labāk šītu tātad 5 medaļas. Ar 5 medaļām pat nevar darboties jau atsevišķi pamīgā. Visiem. Dāvākai pasaules čempione Regina Tīronena Pauska un pasaules čempione Filopauskā. Borisīgs Eiropas čempionāts pirmā vieta Sandra Bilfiša, Liepāja un Jānis Klasmanis no Jelgavas.
Cilvēku uzcelšanā pasaules un Eiropas čempionāta Vasilijs Ginko, Māris Rodulis, Arturs Kančits, Sergejs Angūzovs, Alfreds Kokins, Jurijs Kalpasovs un Karine Garkā. Ja nemaldos, varbūt kāds izsakrīt burtiņos. Tātad lūdzu saņemt medaļas svaru grupas celšanā pasaules un Eiropas čempionātu medaļniekiem. Sākums ar autīti. Latvijas varbūt asociācija pie vienpār uzvarā starptautiskajās sadarbībās ir tieši apbalvojumi. Lūkam, Edvards Drusevičs, Valdis Kīvs, Viesurs Dārgūtis, Antons Arnicans, Inārs Rīskis, Gonvalds Alviņš, Ivars Bermanis, Kaspars Gārgūtis, Aivars Pilsāns, Līdija Solovjova, Inese Draļa, Līdija Ulsmēlē, Vāra Buklas, Saušanas, sacensību uzvarētāji. Un visbeidzot, patiešām dāmas un kungi, visbeidzot, pēdējais sporta veids, kur pārstāvēs runāsim, šovakar ir šīs skatuves, tie būs 1. un 3. vietu ieguvēji, un sporta veids ir novus. Novus ir runiet, ka māma virs vārdu uz vāršai, bet novus spēlētāji nāciet šur, lai saņemtu šos apbalvojumus par pasaules kausa 1. un 3. vietu. Tātad mēs novus. Esam kājas dabūt, lai kausa pusēnā. Bet vai esam klāt? Tas lūk ir jautājums. Tāpēc līdz ar to mūsu apbalvošanas maratons ir beidzies. Bet šodien notika Latvijas sporta veterāns savienības 26. vēlēšanu atskaites konference. Progresīvi atkārtot Igaunijas prezidentu Kalmans Nākamais, kā Kalmans Nākamais. Tātad Kalmans Nākamais. Līdzinējs un esošais mūsu prezidents. Un tad ir jābalvot, ir gatava Līvāna novada dūme, proti Aiga Uzāne. Tā ir mūsu valdes pārstāvji. Pirms tam Latvijā Jevģīnis un Aleksandrs Neņģeli divkārtēji pasaules čempioni un Ivans pasniegs laureātiem šīs te balvas. Un vēl, mēs sabalvosim Latvijas simtgada veltīto patiesību Es esmu Latvijā. Un šeit apbalvojums ir šāds. Valsts kausa sporta aktīvisti par sasniegšanas sporta valsts mēroga Baltijā un aktivitātēm valodā. Tātad Iveta Karole, Una Lutoņa, Aija Lāce, Anta Nicāne, Vēstis Rauga, Anta Nizvera, Agis Malks, Juris Salkiņš, Ailes Krasīņš un Pēters Stāvus. Līvānos sporta aktīvisti par nesaudītu iesaistīšanos novas sporta dzīvē, Vilma, Lojāne, Patešanā un Jevgeņas Boršakovs Sudovā.
nodaļu sporta aktīvistu par ieguldījumu Romas sportā. Tātad Valska, Latvijas ir Cīņas sportā, 60. gadu jubilejā. Ziemeļu Latvijā, Ziemeļu basketbolā aktīvas jubilejā. Ines Krauga, Ziemeļu basketbolā aktīvas jubilejā. Latvijas Intra un Inese, no valsts nodaļa. Tā pateicība Jevgenija Boļšakovā. Tāpat pateicība tika izteikta Vladimiram Īģinam. Vladimirs Īģins lūdzu. Zīme Latvija par aktivitāti Latvijas sportā 2015. 16. gadā. Inese Krauga. Arī par aktivitāti sportā. Antis Lunga. Jānis Stūpe. Ilze Urbāne. Raivs Manč. Raivs Manč. Volevās Medītis. Nīna Jūciņa. Ines Simā. Marina Opsalāne. Ilmā Staša. Diana Prēmāne. Larisa Rožņa. Imants Brudulis. Sandra Ileniče. Guntis Grāniņš. Imants Silovs, arī par aktivitātēm Latvijas sportā. Sandrija? Jā. Lūdzu. Jevgenija Dedova. Rolands Varnovskis. Emīļa Kalne. Paldies! Oi! Anika Lūbe. Ināra Renza. Inese Valvilka. Vaira Freimāne.
Solītā Maļivā. Jānis Vaskams. Ivars Rudiņš. Pateicība Ivanka Suveicā. Uldis Sveitmans. Anglija Buša. Aleksandrs Žudā. Ivars Šurpūnieks. Andrejs Jevsejevs. Jelena Nikolava. Andris Valdieris. Inga Vērmāne. Pateicība Gunāram Matāram. Vijai Zatnerei. Un pateicība tiek izteikta un pateicība par aktivitāti Latvijas sportā 2015. un 2016. gadā tiek izteikta Ivanka Meģera. Mārija Vilmāra. Pateicība Anatolija Meskā. Anatolija Vilmāra. Ārējotai ir nav. Silvija Kočē. Iraide Zālīte. Dāsai Mančai. Astridai Zītmanei. Dondra Andersona. Indrai Zītmanei. Un Laimei Reicerei par aktivitātēm Latvijas sportā aizvadītos divos gados. Un tagad mums atgriezīsies pie teksta saistībā ar šīm dienas notikumiem Latvijas sporta muzejā. Mēs jau izskanējām savus aplausus ar veltītām pasākajām. Un tagad lūdzu nākamais saturi un apbalvosit mūsu līdzinējo un jauno veterānu savienības veterānu. Lūdzu! Hyvä, 100.
Šīs operēs, industriāli ilginājumus apmosē, kur vēl savu zinīgo noslēgumu runāt, ja ļoti teiks pats prezidents. Labi, cienījamās dāmas un augstgodātie kungi. No visas sirds un arī Ligāno pašvaldības vārdā sveicu visus jūs ar jūsu sasniegumiem, ar izdošanos, ar veiksmēm, kas šodien izskanēja šeit uz skatuves. Paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu Latvijas sportā. Un šodien izmantoju izdevību Ligāno pašvaldības vārdā gribam teikt milzīgi paldies Dalmantam Znatējam par viņa ieguldījumu, par to, ka viņš uz saviem pleciem tur visu Latvijas veterānu sportu. Paldies viņam par līdzšinējo darbu un veiksmi, izturību un daudz veselības viņam turpmākajam darbam. Mums notika konferences, un konferencē ļoti vienbalsīgi. Bija tikai viens kandidāts uz prezidenta amatu, un tas, protams, bija Daumans. Un es gribu teikt, gan no sevis, gan es domāju, ka valda pievienosies, ka bez Daumanas Znatnē mēs visi šeit nebūtu. Es būtu katrs savā citā vietā, bet visi kopā šeit, šādā sastāvā nebūtu. Tāpēc Dauman, liels paldies! Bet vēl vārdi no mums. Vispār šoreiz ir tāda reize pārvēlēšanā, ka Daumans mums nesīlējās pretī. Jo agrāk viņš mums sīlējās pretī. Viņš jau ir samierinājies, jā, tas darbiņš jādara. Bet jums Dauman tā vārdi. Grūti darba smagumu nest. Grūti nenest neko. Grūti aizbēgt no pasaules. Grūti satikt ar to. Grūti mīlēt. Grūti nemīlēt, viena negrūta un divas grūtas. Grūti, grūti bērnus izauklēt, grūti bez bērniem būt. Grūti diženas darbus veikt, grūti izšķiesties niekos, grūti vienmēr taisnību teikt, grūti melot un liekuļot. Jaunība grūta un vecums grūts, grūti negrībām, grūti brīvām. Grūtums iezīst no mātes krūts. Grūti, tas nozīmē dzīvot. Vēlreiz sirsnīgi sveicam Ligāno prezidentu. Latvijas sporta veterānu savienības darbs nenoritētu tik raiti, ja šajā komandā nebūtu ģenerāla sekretāra. Uz skatuves aicinām Rītu. Un Ritiņa sporta veterānu valdes vārdā
mazus lietu. Esmu izpratusi, ka reizēm sāmas pavīdītāji azraida tiesu, ja dzīvēji debes nepietiek. Mūža garumā sargājot cerību un nesūdojoties, ka laicīgi dārgu nepietiek, jo vienīgi ikdienas nesagūstītā dvēsele no mīlestības un mūžības avotiem dzer. Veterānu valdes vārdā sveicam ar dzēnieces apšķirums vārdiem un paldies tev! Aicinām apsveicējus un pašu galveno finansistu grāmatvedēju šajā savienībā Ernest kundzi aicinām uz skatuves, lai visi zinām samaksāt dalības maksu. Vēl mirklīgi uzmanības, jo mums ir jāapsveic Ernest kundzi, lai jūs visi zināt, ka viņi jāmaksā dalības maksu, lai startētu nākamajās Veterānu savienības sporta spēlēs. Ka mūsu nauda ir drošās rokās. Kamēr mums galvenā finansists nāk, un teica, lai mums jāpasaka, kas mums sagaida. Un es jau teicu, ka mūsu simtās gadi, 18. gadā, tagad vienkārši mēs mēģinām savest kopā visi Lietuvas sporta organizācijas, un vēl mums kongress, federācija padomi, un dabīgi svētā pastāv sev, un izvīd ministrija. Tagad es varu, kamēr nebija naudas, mums ir kongress, mēs visi organizējam paši. 18. gadā ir tāda kāmi, un rodās organizēto bieži, kas ir nekur bieži. Un tagad ir tāds, kā saka, neviens ir lielas tāds, tad ir kaut ko bišķi, es tur paņemšu nācam latviešu, es paņemšu to, un tad ir iestāju minūši. Un tāpēc mēs nu pat izmērījām stikmekumu, un mēs to komentēju, ka mēs nākošais valsts kopā dalās pārstāvs, runāsim par formātu. 18. gadā kā tas jābūt, ir domas un sastam, ka tiem mūsu vieriem, grandieriem, Latvijas tautas sporta svētki. Kā viņi būs vietiem novērst kritiņāsā, un skatīsim, kā tas viss sanāk kopā, par cik, ka viņi dažādi citādi organizatori, kas esmu teicu, bet viņi nedrīkst nāk pie teikšanas, un tad mums noviksās vairs. Es domāju, ka kas atcerās viss skaists kā Latvijas olimpiāda, Palmīrā, atpāršana, ne? Nu, tad vēl skaistāk ir jābūt ar šim gads svētki. Nu, un tāpēc tagad arī vienkārši tiks mēs ceļos redzēsim, ja tā ies ir kā mēs esam izdomājuši, nu tagad ir tā viens solis var šaubīties. Nu, un mēs tev pretendējam, mēs pretendējam uz to, lai mums būtu eleganti Latvijas simtgades sporta svētki. Tas ir galvenais. Un mēs var redzēt šeit, ka es Google ārzemju latviešu skaitu, es varu man te teicu, es domāju, ka netik daudz varbūt uz Amerikas fondiem, es domāju, ka atbrauc daudzi tie, kas aizbrauc Latvijas spēlē, kas ir Īrijā, kas ir Anglijā, kas ir Vācijā. Tur ir daudz, vienā Īrijā, piemēram, 30,000 latviešu aizbraukuši. Nu, droši vien, ka ir kaut kur savāds internet, šeit kopā nosniedz svētkus, sacensties formāli, ko ceņi vienais tāds, ka jūs visi ceņi, viņi būs iespēja tās izcīnīt tagad, ka viņi saties kā līdzīgi. No mēs tālāk gribētu šo sporta svētkus, kas būtu vienot pie Latvijai, un kā tagad, ja jūs jau ar jaunu emblēmu, arī uz komiņu, kur es saņemu rakstīts, es esmu Latvija. Skatāmies, kāds ir mums, būs pilntiesības Latvijas pārstāvs šajos simtgadē, apliecinot, ka mēs esam vienas mātes bērni. Vienalga, kas tu esi vai Latvijas, vai Krievs, vai kāds, bet tu esi vienas mātes Latvijas bērns. To mēs vēl pasītot un panākt, un tā mēs būsim kopā visas Latvijas tautas un pasaules latvieši. Tāds ir mērķis, mēs darīsim pēc rezultātu. Es domāju, ka jūs tam piekrītat. Paldies, dāmas un kungi. Es atveru sveikt visus, kas šodien apbalvoti, visus, kas bija klāt, tos arī, kas nebija klāt. Gribu jums visiem joprojām atgādināt, dzīvojam vēl joprojām olimpiskajā gadā, olimpisko devīzi, ātrāk, augstāk, spēcīgāk! Un gribu jums vēl priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jaunu gadu. Un tagad pateikt saulēcīgā daļa.